Esiet sveicināti pašnodarbināto grāmatvedības pirmajā kursā. Šodien mēs runāsim par nodokļu maksāšanas režīmu izvēli. Kopumā Latvijā ir pieejami 4 nodokļu maksāšanas režīmi pašnodarbinātajiem, un vēl ir 5. kā iespēja nodarboties ar nereģistrēto saimniecisko darbību. Bet iziesim cauri visiem nodokļu maksāšanas režīmiem, lai es jums varētu varbūt palīdzēt nonākt pie tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms jums ir vispiemērotākais. Vispopulārākais Latvijā ir vispārējā nodokļu maksāšanas kārtība, un šis arī galvenais, par ko mēs runājam šajā kursā, pašnodarbināto grāmatvedību. Vispārējā nodokļu maksāšanas kārtībā grāmatvedība ir jākārto reizi ceturksnī. Grāmatvedību jūs varat kārtot izmantojot gan grāmatvedības programmu, gan, piemēram, Exceli vai arī papīra formātā. Jums reizi ceturksnī ir jāsniedz pašnodarbinātā ziņojums, norādot, kādas summas jūs esat iekasējis, jāsniedz gada ienākuma deklarācija reizi gadā ar D3 pielikumu, un reizi ceturksnī jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atkarībā no jūsu peļņas, un arī reizi gadā iesniedzot gada ienākuma deklarāciju jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis pie nosacījuma, ka gadā ir bijusi peļņa. Otrā arī salīdzinoši izplatīta pašnodarbināto forma ir mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji. Arī šeit ir jākārto grāmatvedība, tā nedaudz atšķirās no vispārējās nodokļu maksāšanas kārtības grāmatvedības kārtošanas, taču ir samērā līdzīga. Šeit ir jāsniedz mikrouzņēmumu nodokļu deklarācija, vai arī jūs varat atvērt saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, un šādā gadījumā jums grāmatvedība nav jākārto, to jūs vietā kārtos banka. Un ir jāmaksā mikrouzņēmuma nodoklis, bet ja jums ir atvērts saimnieciskās darbības ieņēmuma konts, tad jums nodoklis nav jāmaksā, to banka jūsu vietā izdarīs. Tātad no jūsu ieņēmumiem vienkārši novilks naudu un aizskaitīs valsts ieņēmuma dienesta valsts kases kontā. Tad ir trešā iespēja maksāt samazināto patentu maksu, bet šeit šādu iespēju var izmantot tikai pensionāri, kā arī 1. un 2. grupas invalīdi. Vēl nosacījums ir, ka ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 3000 eiro, un ir jāuzskaita tikai ieņēmumi, jeb apgrozījums, nav jāuzskaita izdevumi. Un tad arī samaksājot patentu maksu, un nekas vairāk nav jāmaksā. Tad tiem, kuri iznomā savus īpašumus, ne tikai nekustamos īpašumus, bet arī, piemēram, darba galdus, tur kaut kādas iekārtas, varbūt transporta līdzekļus, ir iespējams maksāt arī ienākumu no īpašuma iznomāšanas, un arī šeit tad ir jāuzskaita ieņēmumi, un maksājot iedzīvotāja ienākumu nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tātad nekas vairāk papildus nav jādara. Un, kā jau minēju, tad vēl ir arī iespēja nereģistrēt saimniecisko darbību. Tā ir tādām personām, kuras nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, iegūst ieņēmumus no meža veltēm vai arī vīngliemežu ievākšanas, un tad šeit arī apgrozījums nedrīkst pārsniegt 3000 eiro, un jums ir jāuzskaita tikai ieņēmumi, nekas vairāk nav jādara. Turpinam mūsu pašnodarbinātā grāmatvedības kursu ar tēmu par pirmajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem, un sāksim ar ieņēmumiem. Svarīgākais, kas jāņem vērā par ieņēmumiem, ir tas, ka darījumus vai ieņēmumus atzīst tajā brīdī vai savā saimnieciskās darbības žurnālā ierakst tajā brīdī, kad jūs viņus fiziski saņemat. Tātad tajā brīdī, kad bankas kontā ir ienākusi nauda. Runājot par darījumiem vai par ieņēmumiem, ieņēmumus iespējams saņemt divos veidos, kā skaidru naudu un kā bezskaidru naudu, un tad parunāsim arī atsevišķi par katru no šiem veidiem. Saņemot skaidrs naudas ieņēmumus, ir jāsaprot, vai obligāti jums nav jābūt kases aparātam. Tādā vispārējā gadījumā kases aparātam ir jābūt tad, ja mēnesī darījumu kopsumma pārsniedz 6 minimālās algas. 2023. gadā minimālā alga ir 620 eiro. Savukārt 2024. gadā jau 700 eiro. Tātad jums šī summa jāsareizina ar 6, un tad jūs sapratīsiet, vai jums nav pienākums iegādāties kases aparātu. Taču varbūt gadījumi, pie kuriem jums kases aparāts ir jāiegādājas ātrāk, vai arī tieši pretēji gadījumi, kad sasniedzot arī šo te norādīto summu, jums kases aparāts nav jāiegādājas. Tāpēc noteikti iesaku papētīt ministra kabineta noteikumus, zemāk ir nosaukums un arī
Kursa aprakstā būs plašāk jau par iespēju aiziet uz šiem te konkrētajiem ministra kabineta noteikumiem, viņus izpētīt un saprast, vai jums ir vajadzīgs kases aparāts vai nav vajadzīgs kases aparāts. Tad noteikti vēl ir variants izsniegt vide reģistrētās stingrās uzskaitas kvītas un biļetes. Stingrās uzskaitas kvītas pašnodarbinātie var izsniegt arī tikai pēc pieprasījuma. Tātad, esot, piemēram, tirdziņā, tirgojot savu produktu, ja klients jums nepajautā stingrās uzskaitas kvīti, jūs to varat arī neizsniegt, bet taču jūs pienākums tad ir sagatavot reģistru par dienas darījumiem. Un, vēl jāatcerās, ka obligāti ir jādeklarē tādi darījumi, kas kopsummā pārsniedz 1500 eiro. Tātad jūs ar vienu klientu mēnešu laikā ir skaidrs naudas darījumi, kas kopsumā pārsniedz 1500 eiro, tie jums vidā ir jādeklarē. Un noteikti ņemiet vērā, ka Latvijā ir aizliegts skaidrs naudas darījumi, kas pārsniedz 7200 eiro. Tātad vispār tāda darījuma, kas pārsniedz 7200 eiro, jums nevar būt. Par bezskaidras naudas ieņēmumiem jāsaka, tos ir daudz vienkāršāk uzrādīt savā grāmatvedībā, jo jums ir jāsagatavo rēķins. Kā sagatavot rēķinu, varat paskatīties grāmatvedības likuma 11. panta 5. daļā, tur ir aprakstīts, kam rēķinam ir jābūt. Un savukārt ar preču piegādes dokumentiem, kas visbiežāk tiek saukt kā pavadzīme, arī varat paskatīties ministra kabineta noteikumos, bet pieļauju, ka arī visi Google atrodamie paraugi ir atbilstoši tam, kādam ir jābūt šiem te dokumentiem, gan par rēķinu izrakstīšanu, gan arī par preču pavadzīmes izrakstīšanu. Iesaku gan pie pirmās reizes paskatīties konkrētajā normatīvajā aktā un pārbaudīt, vai tas jūsu izvēlētais atrastais paraudziņš atbilst visām vajadzīgajām normām. Un arī kursā ir vēl papildus uzdevumi, kas jums palīdzēs šo te apgūt. Tad par izdevumiem. Kā tad saprast, kurā brīdī izdevumi ir jānorāda jūsu saimnieciskajās darbības žurnālā? Tātad tas arī ir brīdis, kad šie izdevumi tiešām rodās, kad jūs viņus tiešām veicat. Ja, piemēram, jums ir izrakstīts rēķins 1. datumā, bet jūs viņu apmaksājat 15. datumā, tātad izdevumi tomēr rodas tikai 15. datumā. Un tad vēl ar izdevumiem ir būtiski saprast, kurus izdevumus es varu uzreiz attiecināt uz izdevumiem, bet kurus izdevumus neattiecina uz nodokļu aprēķināšanu vai kuri tiek attiecināti vēlāk, gada beigās. Un vēl ir arī izdevumi, kas ir ar saimniecisko darbību tieši nesaistīts izmaksas, bet iesim cauri katrai šai te pozīcijai. Tātad pirmām kārtām, kas ir jāsaprot, ka visi izdevumi, kas man ir nepieciešami manas saimnieciskās darbības veikšanā, ir attiecinām uzreiz kā izdevumi, un precīzi viņi ir uzskaitīti ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu 11. panta 3. punktā. Tad tur varat papētīt jau detalizēti. Jūs noteikti varat arī personīgās mantas un telpas izmaksas proporcionāli, cik jums tās nepieciešams saimnieciskajā darbībā attiecināt uz izdevumiem, bet ja jūs šo te proporciju nevarat aprēķināt, piemēram, cik lielu telpas daļu jūs izmantojat savā saimnieciskajā darbībā, jūs nevarat aprēķināt, jo izmantojat visu savu dzīvokli, tad jūs varat attiecināt 70% no visiem izdevumiem par dzīvokli uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Ar automašīnu degvielu ir nedaudz sarežģītāk, jo šeit ir jāsaprot, ka jums ir arī jārēķina attiecība proporcionāli nobrauktajam kilometru skaitam, cik bija tie kilometri, kas bija saimnieciskās darbības kilometri, cik bija personīgās vajadzības kilometri, un noteikti ir jāsastāda maršruta lapa par šiem te nobrauktajiem kilometriem, un tad jūs varat attiecināt uz izdevumiem ne vairāk kā 70%. Bet ja jūs maršrutu lapu nesastādat, bet vienkārši uzskaitat visus kilometrus, ko jūs nobraucat, bez maršrutu lapas, tātad tikai ar degvielas čekiem, tad jūs drīkstat 50% no šiem izdevumiem attiecināt uz savus saimnieciskās darbības izdevumiem. Noteikti varat arī pameklēt vēl detalizētāk informāciju, kur šis te ir skaidrots vēl detalizētāk. Tad izdevumi, kurus neattiecina uzreiz uz nodokļu aprēķināšanu, tātad viņus attiecina, bet neattiecina uzreiz, un iekļauj ailītē izdevumi, kas nav attiecināti uz nodokļu aprēķināšanu. Tie ir nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļu iegāde un izveide, tātad preces vai lietas, ko jūs pērkat, kas ir dārgāks par 1000 eiro, jūs liekat ailītē izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļu aprēķināšanu.
un tad jau tālāk gada beigās sastādot savu gada ienākumu deklarāciju, veicat izdevumu precizēšanu, tad tur gan jūs iekļaujat to daļu, kas attiecās uz šī gada pamatlīdzekļu iegādi. Tad neiekļaujat arī tādas avans maksājumus, kas neatiecas uz pārskata gadu vai uz šo gadu. Tātad, tur varētu būt, ka jūs iegādājaties kaut kādus izdevumus, piemēram, stādus, bet jūs viņus saņemsiet tikai nākamajā gadā un tirgosiet tikai nākamajā gadā. Tātad šos izdevumus jūs arī neiekļaujat šī gada izdevumos, bet nākamā gada izdevumos. Un uz izdevumiem, kas nav attiecināti uz nodokļu aprēķināšanu, arī attiecās valsts sociālās apdrošināšanās obligātās iemaksas par sevi. Tātad nodokli, ko jūs samaksājat par sevi, jūs arī liekat ailītē izdevumu, kas nav attiecināti uz nodokļu aprēķināšanu. To tad jau gada beigās automātiski sastādot gada ienākumu deklarāciju, vids būs iekļāvis jūsu attaisnotajos izdevumos, bet aprēķinot mēneša peļņu, šo te informāciju jūs neņemat vērā. Un vēl ir arī izdevumi, kas ir ar saimniecisko darbību tieši nesaistīts izmaksas, tātad tā ir tā naudiņa, ko jūs izņemat savam personīgajam patēriņam, tie ir kaut kādi ziedojumi, dāvinājumi, soda naudas, un detalizēt varat paskatīties uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, kuri izdevumi tad nav attiecināmi uz saimniecisko darbību. Piedāvāju jums iespēju paskatīties to, kā es aizpildu šo žurnālu. Iespējams, uzzināsiet vēl kādas atbildes uz neskaidriem jautājumiem, varbūt vēl kaut ko interesantu priekš sevis vērtīgu ieraudzīsiet. Tad skatāmies, kādi mums ir darījumi un kā mums vajadzētu aizpildīt saimnieciskās darbības žurnālu. Tātad pirmais darījums mums ir noticis 2023. gada 15. janvārī, kad no CAA ir saņemts 150 eiro ieskaitījums par 2023. gada 12. janvāra rēķinu numuru 15. Kā tad šādu darījumu vajadzētu uzrādīt saimnieciskās darbības žurnālā? Tad ieraksta kārtas numurs ir pirmais, dokumenta nosaukums, numurs un datums, tātad mēs jau redzējām. Rēķins numuru 15, kurš ir izrakstīts 12. janvārī. Tātad dokumenta nosaukums rēķins numuru 15, dokumenta datums 12.01.2023. Šeit varētu būt arī kāds cits datums, piemēram, pagājušā gadā. Tas sanāk, ka 2022. gada datums, ja jūs darījuma partneris ir samaksājis tikai tagad, jo, kā atceramies, tad izdevums un ieņēmums mēs saimnieciskajā darbībā uzrādām tajā brīdī, kad viņi tiešām ir notikuši. Tālāk, dokumenta autors vai darījuma partneris, tātad jums tas ir CAA, jo CAA jūs izrakstījāt rēķinu, viņš samaksāja. Saimnieciskā darījuma apraksts mums uzdevumā nav konkrēti uzrakstīts, bet pieņemsim, ka tas ir pakalpojums mārketingā. Analītiskās uzskaitas reģistra numurs vai nosaukums, tad šeit jums nav ko aizpildīt, bet, piemēram, ja jums būtu, pieņemsim, maršruta lapa, tad šeit visticamāk jums būtu jūsu dokumenti, tātad maršruta lapas numurs. Bet šajā gadījumā šeit nav nekas. Un tātad uzdevumā bija teikts, ka ieskaitīti 150 eiro, tātad maksājumu kontā ir saņemti 150 eiro. Un tātad tas ir arī ieņēmums, tad skatāmies uz ieņēmumu sadaļu, un tas nebūs ieņēmums no lauksaimnieciskās ražošanas, bet tas būs kaut kāds cits. Tātad sadaļā citi ieņēmumi mēs ierakstam 150 eiro, un mums arī parādās, kā apgrozījumā ir 150 eiro, un arī kopā ir 150 eiro, un tad tālāk jau mums seko izdevumu sadaļa, ko jums nevajag aizpildīt, jo šis bija ieņēmums. Skatāmies otro uzdevumu. Tātad 20. janvārī jūs tirgu esat realizējis preces 1500 eiro vērtībā, par tām ir saņemta skaidra nauda, un jūs esat sagatavojis dienas ieņēmuma reģistru. Tātad ir bijuši fiziskas personas, kas no jums pirka preci, darījuma apliecinošo dokumentu neprasīja, līdz ar to jūs arī tādu nedevāt, bet sagatavojāt dienas ieņēmuma reģistru. Kā tad par šādu darījumu aizpildīt saimnieciskās darbības žurnālu? Tātad ieraksta kārtas numurs ir 2. Jums tas ir dienas ieņēmuma reģistrs. Pieņemsim, ka tas ir numur 1. Un tātad, kā jau tas pasaka priekšā, ka dienas, tātad 20. janvāris, jo tas darījums notika 20. janvārī. Darījuma partneris jums ir fiziskas personas, jo, ja tas būtu
juridiska persona, kāds uzņēmums, viņš noteikti jums pieprasīja to darījuma attaisnojumu dokumentu, un tad jums būtu šeit varbūt 2 ieraksti. Būtu tie, kas nepieprasīja, kas būtu ierakstīti visi dienas ieņēmuma reģistrā, un tad, ja būtu kāds, kurš ir pieprasījis, tas būtu ar citu ar nākamo kārtas numuriņu un arī informācija tālāk aizpildījusies. Tad saimnieciskā darījuma apraksts, tātad jūs tirgu realizējāt preces, tātad tie ir ieņēmumi no realizācijas. Vēl varētu būt rakstīts arī kaut kas cits, vienkārši es parasti lietoju ierakstu ieņēmumu no realizācijas, bet varētu arī būt pārdotas preces vai preču pārdošana tirgu. Tas, kas jums uzreiz asociējas ar to, kāds tad bija šis saimnieciskais darījums, lai ja jums kāds jautā, jūs uzreiz varat pateikt, jā, zinu, kas tas ir. Skatāmies tālāk, tātad, un jūs saņēmāt skaidrā naudā, tātad kasē jūs ieskaitījāt 1500 eiro. Tātad skatāmies tālāk ieņēmuma sadaļa. Tie nebija ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas. Pieņemsim, ka tās bija kaut kādas jūsu ražotas precītes, bet kas nav saistīts ar lauksaimniecisko ražošanu. Tātad 1500 eiro ir ieņēmumi, un atkal jau šeit viss ir aizpildījies. Tā kā tas ir nepieciešams viss automātiski, un izdevuma sadaļā vēl joprojām nekā nav, jo jums vēl izdevumi nav bijuši. Bet trešais uzdevums jau ir par izdevumiem. Skatāmies. Tātad 30. janvārī ir samaksāts CAB rēķins par sakaru pakalpojumiem 20 eiro. Un šis telefons, jeb sakaru pakalpojumi tiek izmantoti gan saimnieciskajai darbībai, gan arī jums privāti. Un šo te proporciju nav iespējams noteikt. Tad, cik jūs lietojat saimnieciskā darbībā, cik pats sev, jūs to nevarat noteikt. Un tad atceramies, ka likums saka, ka mēs drīkstam attiecināt uz izdevumiem 70%, ja mēs nevaram noteikt proporciju. Tad mēģināsim aizpildīt. Ieraksta kārtas numurs 3. Šeit nav norādīts rēķina numurs un datums, bet pieņemsim, ka datums ir tāds pats, kurā jūs veicāt maksājumu, un numuru izdomāsim. Tā tad būs rēķins, janvārī piestāvēt numuru 1, vai ne? Un datums ir 30.01.2023. Un darījuma partneris ir CAB. Un tātad tie ir sakaru pakalpojumi. Un skatāmies tālāk. Tātad jums bija 20 eiro pārskaitīti, tātad no konta izsniegti 20 eiro. Un tad tagad nevis ieņēmumu sadaļā, bet ejam uz izdevumu sadaļu un ierakstam. Tātad tie nav izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību, tie ir kādi citi, tātad šajā daļā, bet vēl ņemam vērā, ka mēs drīkstam attiecināt tikai 70%. Tādēļ es izmantoju formulu 20 × 0,7, kas ir tieši 70%. Sadaļā proporcionāli sadalāmie izdevumi neko mēs nerakstam, jo šajā sadaļā raksta tos izdevumus, kas ir proporcionāli sadalāmi starp citiem izdevumiem un lauksaimniecības izdevumiem, nevis starp savējiem un saimnieciskās darbības. Tātad proporcionāli izdevumi tikai tiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un vēl citiem saimnieciskās darbības veidiem. Bet tātad izdevumi ar saimniecisko darbību tieši nesaistītās izmaksas ir tās izmaksas, kur jūs iekļaujat šos 30%. Un es atkal lietoju formulu 20 × 0,3. Un rezultātā mēs redzam, ka mums ir izdevumos kopā ir 20 eiro, mēs esam samaksājuši 20 eiro, bet uz izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ir 14 eiro, bet nesaistīti 6. Tā, turpinam ar 4. uzdevumu. Tas jau tāds sarežģītāks. 31. janvārī jūs iegādājaties skaidrā naudā pamatlīdzekli 1010 eiro vērtībā no CAC, un par to saņēmāt arī kases čeku numuru 123. Tad skatāmies, kā aizpildīt. Ieraksta kārtas numurs 4, dokuments tātad ir čeks, numuru 123, un datums bija 31. janvāris. Un darījuma partners bija CAC, un jūs saņēmāt pamatlīdzekli, tātad iegādāts PL. PL ir grāmatvedībā izmantots saīsinājums vārdam pamatlīdzeklis, bet jūs varat rakstīt arī pilnu, un varētu rakstīt arī, piemēram, nevis iegādāts pamatlīdzeklis, bet iegādāts, tur kaut kāds konkrēts darba galds. Tā, un tātad maksājums tika veikts skaidrā naudā, tātad no kases izsniegts 1010 eiro, un ejam uz izdevumu sadaļu,
Un tad lūdzu pievēršam uzmanību, kas varētu būt mulsinoši, bet jāieraksta railītē izdevumi, kas nav attiecinām uz nodokļu aprēķināšanu. Jo šajā mēnesī, tātad janvārī, uz izdevumiem viņš neaizies, tad šīs izmaksas aizies uz izdevumiem gada beigās. Ja? Tāpēc mēs pašlaik ieliekam railītē izdevumi, kas nav attiecinām uz nodokļu aprēķināšanu, lai cik tas mulsinoši nebūtu. Nu, un tad mēs esam tikuši galā, un mēs varam paskatīties, ko tad mēs vēl redzam. Tātad uzdevumi ir pabeigti, bet mēs vēl redzam, ka mums kasē skaidra nauda ir palikusi 490 eiro. Kontā mums ir palikusi bez skaidra nauda 130 eiro. Mēs esam guvuši ieņēmumus 1650 eiro, un izdevumus ir bijuši vien 14 eiro. Kaut gan mums vēl šeit ir izdevumi, ko mēs attiecināsim gada beigās, bet priekš nodokļu aprēķināšanas tad mēs ņemam 1650 mīnus 14 eiro un vismaz no 620 eiro nomaksājam nodokli, un tad no pārējās mēs maksājam tikai nodokli pensiju apdrošināšanai. Nu, tā būtu ar šo te uzdevumu. Es ceru, ka jums kļuvis skaidrāks. Ja ir vēl kādi jautājumi, tad droši uzrakstiet, mēģināšu palīdzēt atbildēt, un veiksmi turpmāko uzdevumu pildīšanā. Turpinam mūsu kursu par pašnodarbināto grāmatvedību, un esam jau nonākuši pie tēmas par grāmatvedības organizēšanu. Jums noteikti kā pašnodarbinātajiem ir jākārto saimnieciskās darbības ieņēmuma un izdevuma žurnāls, un kā to kārtot, jūs varat uzzināt Ministra kabineta noteikumu numuru 322 10. punktā un arī detalizēt 2. nodaļā. Taču, piemēram, ja jūs esat mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, tad jūs varat atvērt arī saimnieciskās darbības ieņēmuma kontu, un grāmatvedība tādā gadījumā jums nav jākārto. Jūs vietā to darīs banka. Bet, ja jūs nevēlaties vai nevarat būt mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, tad jums ir iespēja atteikties no skaidras naudas darījumiem, bankā atvērt speciāli saimnieciskajai darbībai kontu, un visus ieņēmumus un izdevumus izdarot bezskaidrā naudā, jūs varat nekārtot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitu žurnālu, bet izmantot kontu pārskatu kā šo te žurnālu. Bet, ja jums nav iespēja atteikties no skaidras naudas darījumiem, tad jums ir jākārto SD žurnāls, kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties vai to kārtot papīra formātā, vai to kārtot elektroniski, piemēram, Excel, vai izmantot arī kādu no datorprogrammām. Jums ir atļauja šo žurnālu kārtot reizi ceturksnī, ja 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām, bet es kā grāmatvedis jums iesaku tomēr to darīt reizi mēnesī, lai nebūtu pazuduši dokumenti, lai jūs sekot līdz savai finanšu informācijai. Lai gan ir atļauts reizi ceturksnī, es tomēr iesaku to darīt reizi mēnesī. Tad reizi gadā jums ir jāveic izdevuma precizēšana, un par to jau nedaudz mēs ieskicējām, runājot par pirmajiem darījumiem tieši izdevumiem, bet precīzi kā darīt, kā veikt izdevuma precizēšanu, bet arī uzzināt Ministra kabineta noteikumos numuru 322 un arī 7. nodaļā. Ko nozīmē izdevuma precizēšana? Izdevuma precizēšana nozīmē, ka tos izdevumus, kurus jūs uzreiz neatiecinājāt uz izdevumiem, jūs to darat gada beigās. Piemēram, tas varētu būt arī pamatlīdzekļu nolietojums. Ka jūs izreikināt, cik tad šajā gadā pamatlīdzeklis ir nolietojies, un tad šo daļu attiecināt uz izdevumiem. Pamatlīdzekļu nolietojuma likums ir atrodams iedzīvotāju ienākumu nodokļu likuma 11.5 prim pantā. Visus dokumentus, kas ir saistīti ar grāmatvedību, jums ir jāglabā 10 gadus. Turpinot mūsu pašnodarbināto grāmatvedības kursu, esam nonākuši vēl līdz tēmai par atskaitēm un nodokļu maksāšanu. Kas būtiski ņemt vērā pie nodokļu maksāšanas ir tas, ka vispārējā nodokļu maksāšanas kārtībā mēs nodokļus maksājam no ienākumiem, jeb no peļņas. Un kā tad mēs nonākam līdz ienākumiem? Tas ir no ieņēmumiem, kas ir apgrozījums, atskaitam izdevumus. Un tātad iegūstam peļņu, un no tās arī maksājam nodokļus. Mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji gan maksā nodokļus no apgrozījuma, tātad no ieņēmumiem. Kad mēs esam šo noskaidrojuši, tad es domāju, ka mēs varam ķerties klāt dažādām atskaitēm, kas varētu jums būt par pienākumu iesniegt valsts ieņēmuma dienestā. Tiem pašnodarbinātajiem, kuriem nav algota darba, es iesaku arī iesniegt pašnodarbinātā apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem,
Jo, lai gan varbūt, ka jūs plānojat, ka jūs mēnesī nopelnīsiet vismaz minimālo algu, bet tomēr tā nenotiek, lai pasargātu sevi no minimālajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tomēr iesniegt šo te pašnodarbinātā apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem. Šādu apliecinājumu var iesniegt uzsākot saimniecisko darbību reizi gadā, tātad līdz 17. janvārim vai ik ceturksni. Ikvienam pašnodarbinātājam ir jāsniedz pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums, un to sniedz 17 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām. To var labot tikai vienu reizi, un mēnešu laikā šis ir ļoti būtiski, jo jūs tur kaut ko kļūdīsieties, tad pēc 2 mēnešiem to labot vairāk nevarēs, kā arī atkārtot to vairāk labot nevarēs. Ja ienākumi ir virs minimālās algas, kas šogad 2023. gadā ir 620 eiro mēnesī, tad vismaz no 620 eiro jums ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 31,07% apmērā un no pārējās summas 10%. Savukārt, ja jūsu alga nepārsniedz vai jūsu ienākumi nepārsniedz 620 eiro, tad jūs maksājat tikai 10% no faktiskajiem ienākumiem pensiju apdrošināšanai, un nodoklis ir jāsamaksā 23 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām. Reizi gadā jums ir obligāti jāsniedz gada ienākuma deklarācija un D3 sadaļa. Deklarācija atkarībā no jūsu ieņēmuma ir jāsniedz no 1. marta vai no 1. aprīļa, un jāiesniedz vai nu līdz 1. jūnijam vai 1. jūlijam. Tātad, ja jūsu ienākumi ir nelieli, tad pavisam noteikti jums ir deklarācija jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Iedzīvotāja ienākuma nodokli jūs varat maksāt vai nu vienā vai 3 maksājumos, un tas arī ir atkarīgs no jūsu peļņas. Bet pie nelielas peļņas tas būs viens maksājums, kas ir jāsamaksā līdz 23. jūnijam. Vēl varētu būt, ka jums valsts ieņēmuma dienestā ir jāiesniedz, piemēram, struktūra vienības reģistrēšana. Tas attiecās arī uz e-veikaliem, jo arī e-veikals reģistrē tāpat kā struktūra vienības. Ja jums ir darbinieki, tad jums ir pienākums sniegt ziņas par darba ņēmējiem, tātad paziņot, ka jūs esat pieņemts darbā, un ja jums ir darbinieki, tad katru mēnesi jums ir jāsniedz darba devēja ziņojums, un tad arī jānomaksā nodokļi par darbinieku algām. Kā arī tiem, kuriem ir skaidrs naudas darījumi, ļoti iespējams, ka ir jāsniedz paziņojums par darījumiem, kas pārsniedz 1500 eiro, un noteikti ir jāsniedz informācija par to, kādas summas jūs esat iekasējuši uz stingrās uzskaitas kvītīm vai biļetēm. Vēl vēlos vērst jūsu uzmanību uz nodokļiem, kas jums varētu būt aktuāli, piemēram, pievienotās vērtības nodoklis. Un par pievienotās vērtības nodoklis varētu būt, kad jums ir jāmaksā tad, ja jūsu apliekamo darījumu summu gadā pārsniedz 12 mēnešu periodā pārsniedz 40 000 eiro. Un šeit jūs jau pamanījāt, es kļūdījos, lūdzu jūs nekļūdieties, tātad iepriekšējo 12 mēnešu periodā, nevis gada laikā, ja jūsu ieņēmumi, ja jūsu apliekamo darījumu summa pārsniedz 40 000 eiro, jums ir jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Tāpatās, ja jūs no Eiropas Savienības teritorijas iegādājaties preces, kuru vērtība bez PVN gada, bet šeit gan tiešām gada no janvāra līdz decembrim laikā sasniedz vēl lielāk par 10 000 eiro. Un tad būtiskākais, ko reizēm pašnodarbinātie nezin, ka, ja jūs saņemat pakalpojumus no Eiropas Savienības vai no trešajām valstīm, jums ir jākļūst par PVN maksātājiem. Tātad tie ir visi izdevumi, kas saistīti, piemēram, ar Zoom, Canva, vēl kaut kādi tādi tiešsaistes rīki, ko jūs iegādājaties, varētu būt, kad uzliek jums par pienākumu reģistrēties par PVN maksātājiem. Tātad tiem, kuri ražo, piemēram, mājas vīnu, vai arī vēlas tirgot alkoholiskos dzērienus, noteikti uz jums attieksies akcijas nodoklis. Iespējams, ka jums viņš nebūs jāmaksā, bet būs jāreģistrējās kā darījuma partneriem ar akcijas nodokli. Un vēl varētu būt arī dabas resursu nodoklis. Tiem pašnodarbinātajiem, kuri, piemēram, savus preces iepako vai arī nodarbojas ar tādu saimniecisko darbību, kur izmanto vienreiz lietojamos traukus.